Bet skaidrs, ja mēs runājam par šīm skaistuma lietām, tad tai rētiņai būtu jābūt ārkārtīgi skaistai. Un tās diētas tiešām kādas tikai nav bijušas izcili stulbas. Vitamīni vajadzīgi vitamīnu ražotājiem, jo tu pilnvērtīgi ēd, tad vitamīni nav vajadzīgi. Tas stāsts par balansu, ko mēs apēdam, ko mēs sadedzinam. Pamatā tā ir izglītība. Mēs varam saukt to par veselības pratību, uzturpratību, diemžēl ir zema. Viens tāds kutelīgs jautājums ir alkohols. Man bija viena pacienta pēc pēcslita, kurai brūcis nedzied tikā, man likās, kāpēc it kā dzīst, bet ļoti lēni dzīst. Ja? Un tad ir jautājums, vai tev izdodas pacientu pieķert tajā grēkā vai neizdodas. Labdien, man sauc Kārlis Pastars, esmu plastikas ķirurgs, esmu medicīnas zinātņu doktors ķirurģijā. Un šīdienas mana sarunbiedra ir fantastiska sieviete, ļoti gudra sieviete, diētas ārsts Lolita Neimane. Un viņa ir Rīgas Stradiņu universitātes rehabilitācijas katedras lektore, studiju programmas uzturs un uzturzinātņu direktore, Latvijas diētas ārstu asociācijas certifikācijas komisijas locekle. Un droši var teikt, ka viņa ir pamatlicēja uzturzinātnē Latvijā. Un daudzie šī brīža speciālisti, kas ir uzturzinātnē darbojas aktīvi, ir viņas skolnieki. Labdien, Lolita! Labdien, Kāl! Gan par to pamatlicēju, es teikšu tā profesora Ksenija Skulme, ja mēs vēsturiski skatāmies, un tālāk jau mūsu skolotājs noteikti viss profesors Zigurds Zariņš, kas ir izaudzinājis diētas ārstus, jeb arī dažreiz saucam par diētologiem. Es savukārt 2002. gadā izveidoju programmu, kas apmāca uzturs speciālistus. Līdz ar to visi uzturs speciālisti Latvijā ir mani bijušie skolnieki. Es ļoti priecājos par to, ka katrs no viņiem savā nozarē, un tās nozars tiešām ir ļoti daudz, kur var uzturs speciālisti strādāt, ir patiesībā atraduši savu vietu. Tā kā šī ziņā jā. Jauki. Man liekas, tiešām mums saruna būs šodien par uzturu, tā svarīgumu, nozīmīgumu, gatavoties pacientam ar ķirurģiskām operācijām. Mēs varbūt šodien nerunāsim tik daudz par to, kā ar uzturu palīdzību var veidot veselīgu dzīvesveidu, bet vairāk šis fokus šīdienas būs uz to, cik uzturs ir svarīgs, lai rehabilitācija pēcoperācijas laikā un arī pirmsoperācijas sagatavošanās būtu veiksmīga un pacienti ātri atgrieztos savā dzīvē. Lolita, kā tu redzi šo sadarbību starp ķirurgu un diētas ārstu? Jo man liekas, tas jautājums paliek arvien aktuālāks un aktuālāks, un cilvēki tiešām cenšas arvien vairāk domāt, kā veselīgi dzīvot, kā savu dzīvi pavadīt maksimāli kvalitatīvi, lai palielinātu ne tikai dzīvības, bet arī dzīves kvalitāti. Un, protams, ka operācijas ķirurģija tā ir neatņemama sastāvdaļa, jo mēs paliekam vecāki, līdz ar to veselības problēmas mums ir tāpatās jārisina kaut kādā brīdī. Kā tu redzi to sadarbību starp ķirurgu un diētas ārstu? Jā, es viņu noteikti redzu, gribētu šo sadarbību attīstīt arvien vairāk, plašāk. Un te, protams, ir divas lietas. Viena lieta ir akūts pacients, kurš nokļūst slimnīcā, vienalga vai tā ir vēderdobuma ķirurģija vai kāda cita. Šeit jau mēs nevaram īpaši domāt par to, kāda šī sadarbība būs bijusi. Diemžēl jāsaka, ka vismaz tie dati varbūt Latvijā mums nav tik konkrēti, bet ja runā par pasaules datiem, tad uzskata, ka vismaz 50% pacienti stacionārā jau nonāk nepietiekami pabaroti, jeb malnutrīcijā. Tas, kas attiecās jau uz operācijām, kas tiek plānot, šeit ir pavisam cits stāsts. Un te patiešām es gribētu ieteikt cilvēkiem, kuri gatavojās plānveidu operācijām, un īpaši gribētos teikt varbūt plastiskajām operācijām, kur ir milzīga nozīme, kāda tā šuvīte, tā rētiņa pēc tam izskatīsies. Bet skaidrs, ja mēs runājam par šīm skaistuma lietām, tad tai rētiņai būtu jābūt ārkārtīgi skaistai. Un dažreiz ir tā, ka plastikas ķirurgs ieliek to labāko un ļoti rūpīgi viss izdara, bet, piemēram, veidojās šis te keloīds, jeb hipertrofika, un tāpēc es uzskatu, ka pacientam, ja viņš tiešām gatavojās nopietni šādai operācijai, vismaz mēnesi iepriekš vajadzētu padomāt par savu ēdienkarti. Un pirmais, kas būtu ļoti, ļoti svarīgi, saprast, kā tad mums ir ar to mūsu uzturu, un šeit būtu svarīgi saprast un izanalizēt savu uzturu dienas grāmatu, ko tad mēs dienā apēdam. Un pirmais, laikam, kas būtu īpaši svarīgs, ir olbaltumvielas. Jo pirms operācijām iesaka šo te olbaltumvielu daudzumu noteikti palielināt mēnesi vismaz iepriekš, un tas ir 1,2 līdz 1,5 grami uz ķermeņa svaru. Iet runa par optimālu svaru. Kā man kā cilvēkam, kurš ar medicīnu nav saistīts, saprast, kas ir tie 1,2 grami?
kādā veidā es varbūt vienkārši kaut kādu recepti, teiksim, kas ir tie avoti, olbaltumi un vēlamie, teiksim, ko būtu uzturā jālieto. Un kas ir tas, kā es to matemātiku varu rēķināt, lai man būtu pareizs tas balanss? Jā, noteikti es tādu špikerīti varu iedot, bet kopumā šis jau ir tas stāsts, kāpēc būtu vērts pārunāt ar diētas ārstu vai uzturu speciālistu, lai arī saprastu, jo cilvēku zināšanas par uzturu ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Ir, protams, cilvēki, kas jau pirmdien zina, ko viņš piekdien ēdīs un cik tur būs olbaltumvielas un varbūt pat vēl minerālvielas. Un to mēs saucam par uzturpratību. Ir arī tāds otrs virziens, ka varbūt par daudz jau, jā, tas otrs grāvis. Bet kopumā strādājot tik ilgus gadus par dietologu, var teikt, ka zināšanām vajadzētu būt stipri labākām. Un, tātad, ja ir jāzina šis savs optimālais svars, tas, ja pacients sver ļoti daudz, ja, tad nav jāprēķina varbūt uz 130 kg. Un es gan uzreiz gribētu teikt, ka pacientiem ar virsvaru vai vēl vairāk ar aptaukošanos ir milzīgi lielāki šie riski pie jebkuras ķirurģiskas iejaukšanās. Tā kā, ja vien ir iespējams laicīgi padomāt, kā šo svaru tiešām tā optimizēt. Lūk, pieņemsim 70 kg. Un, ja es saku 1,2 grami uz kilogramu, tad tie būs 84. Ja tas būs 1,5, attiecīgi tas būs 70 plus. Respektīvi kaut kur 100 grami. Tad ņemsim, teiksim, to 100 gramu olbaltumvielu. Tālāk jau katram produktam ir etiķete. Atskaitot kāpostus un zirņus un burkānus, tur etiķetes nebūs. Bet kā reiz arī augļi un dārzeņi nebūs šie olbaltuma avoti. Olbaltuma produkti ir tie, kuriem uz 100 gramu ir apmēram 20 grami olbaltumvielu. Klasiski, teiksim, vaipiena, biezpiens, ideāls. Gan kalcijs, gan olbaltums. 100 gramu apmēram 18 grami, varbūt citur vairāk. Liesa gaļa atkal 100 gramu, apmēram 20 grami. Olas 100 gramu, 12 grami. Zivtiņa. Un šeit varētu arī no augu valsmes noteikti varētu pākšaugus, lēcas, zirņus, pupas. Un patiesībā jau tas nozīmē, ka nav nemaz tik daudz jāpēd. Tas nav tā, ka tagad katru dienu būtu puskilograms gaļas un 300 gramu biezpiena, jo 200 gramu vaipiena biezpiena jau būs 36 grami. Jā. Un šeit varbūt varētu pieminēt arī to populāro šķīvi principu, kur, es domāju, daudz mūsu klausītāji arī noteikti pazīst, kur puse ir dārzeņi, nedaudz auglīši, 1/4 daļa ir šie olbaltuma produkti, un tad tā 1/4 ir šie pēc iespējas sarežģītāki ogļhidrāti. Kā tu redzi, teiksim, vai tam ir nozīme dienas pirmajā daļā to uzturu labāk uzņemt, vai dienas otrā pusē vakarā neēst, tās viedokļi dalās? Šodien ir ļoti daudz šo versiju, ļoti modē runāt par glikozes revolūciju, par to, ka visi ogļhidrāti no sākuma, un mēs beidzām jau ar olbaltumvielām un taukvielām. Ir cilvēki, kas uzskata, ka no rīta nevajag ogļhidrātus vai nevajag vakarā. Tā klasika varbūt ir tāda, ka vakarā tiešām var būt vairāk šīs olbaltumvielas varētu būt, bet, ja cilvēkam nav cukura diabēts un nav jāseko līdzi maizes vienībām, es teiktu, ka tas nav tik ļoti būtiski. Jā. Kopumā jau šobrīd runājot par ogļhidrātiem, sevišķi par šiem vienkāršajiem cukuriem, kas ir galda cukurs, kas ir fruktoze, it kā labais augļu cukuriņš, par kuru kādreiz mēs priecājamies, tad šobrīd noteikti tie ir tie, profesors Daņelāns saka, sliktie zēni, labie zēni, tie ir riktīgi sliktie zēni, ja šie parastie cukuri. Kopumā, ja es gribētu teikt, tas ir atkarīgs, cik reizes dienā cilvēks ēd. Ja tās ir 3 reizes, tad droši vien, ka katrā reizītē būtu arī labi šie olbaltumi. Vēl es gribētu teikt, ka pastāv tāds, ieteikums varbūt vienā reizē tiešām 25-30 gramu olbaltumvielu. Nevis tā, ka es tagad pusdienas laikā izdomāju, jo tad notiek labāk šī bioasimilācija. Vēl, ko es gribētu ieteikt, noteikti pirms operācijas periodā, tāpat kā pēc, nebūtu slikti arī šī diētiskā papildu pārtika, kas varētu būt
pudelītēs, kas varētu būt arī pulveru veidā un kas ir nopērkama aptiekā. Ja? Tātad šos te produktus mēs pārtikas veikalā nenopirksim. Neieteikt arī pirkt no piramīdu izplatītājiem, no rokas, ja? Bet šie te produkti ir vairākas firmas, kas piedāvā, un bez visa tā, ka tur ir olbaltumvielas vairāk, ir arī tāda kā, kas ļoti svarīgi pie dzīšanas, pie brūču dzīšanas, ir arginīns. Noteikti cinks, noteikti C vitamīns. Noteikti var padomāt par kolagēnu, jo kolagēns ir tas, kas pamatā arī veido, teiksim, ādas struktūru, un ja kolagēna pietrūks, tad fibrinogēni strādā lēnā režīmā, respektīvi šīs ir tās lietas, un sevišķi pirms plastikas operācijām, kad cilvēks ir, viņam mērķis ir kļūt veselīgākam, bet arī skaistākam. Ja? Un tātad šī brūču dzīšana ir ārkārtīgi nozīme. Un sevišķi, protams, ja tās ir sejas plastikas, ja, tad tai katrai šuvītei būtu jābūt vienkārši ideālai. Varbūt, Olga, vienkārši izstāstīt, kas ir arginīna galvenais avots? Kas ir tas, kas būtu jālieta uzturā, lai būtu pietiekuši daudz margarīnas? Būtībā diezgan tas ir dzīvnieku izcelsmes produkti, bet es patiešām teiktu, ka varbūt pirms šīm operācijām jau šajā te papildu pārtikā, diētiskajā, kur tiešām ir tas uzsvars uz to arginīnu, jo dažreiz vienkārši ar produktiem var būt pat, tad ir droši vien jāsāk skaitīt miligramos un gramos, kas nav tik vienkārši. Jo patiešām pirms un pēc operācijām es saredzu, ka šai pārtikai varētu būt nozīmīga vieta. Tas nenozīmē, ka 3 reizes dienā vajadzētu šīs te pudelītes, drinkus lietot, bet viena pudelīte dienā, manuprāt, varētu būt tieši tur arī ar to uzsvaru arginīns, cinks, dzels noteikti. Ja? Un, protams, ka pirms operācijām jau jāiziet arī visi šie te izmeklējumi, un es gribētu teikt, ka būtu labi nevis tā kā, cik es zinu, cik man ir saskara bijusi ar ķirurgiem, ka tas ir tieši pirms operācijas. Jo, ja mēs kaut ko gribam uzlabot asins sastāvā, kaut vai ieskaitot šos te dzels rādītājus, feritīns, hemoglobīns, būtu jau labi, ja mēs to iepriekš kādus mēnešus zinātu, kas tad notiek. Ja? D vitamīns arī pilnīgi noteikti. Jā, man liekas, Latvijā tiešām D vitamīns ir ļoti aktuāls jautājums, tāpēc, ka tās saulītes mums laikam nepietiek, acīm redzot, un tā D vitamīna deficīts diezgan izteikts. Daždien gan saka, varbūt, ka mēs nedaudz pārspīlējam, bet kopumā, lai par ko, bet viens vitamīns ir, tas ir D vitamīns, par kuru, godīgi sakot, nešaubās jau arī neviens ārsts. Lai gan kādreiz varbūt ir arī kāda maza publikācija, varbūt, ka tomēr tajās valstīs nevajag tik daudz, bet mums ir ļoti daudz semināru konferences par šo te D vitamīnu, un tas kopējais stāvoklis tiešām ir. Es tagad nepateikšu to precīzi tos vidējos skaitļus, ja zemākā norma ir 30, ar to tad nevajadzētu būt mierā. Tas, ko arī endokrinologi vienmēr saka, 50, 75. Pāri pa 100 nevajadzētu pārsniegt, bet es, godīgi sakot, nevienam pacientam neesmu redzējis īsti vairāk par 75. Ja, man liekas, tas D vitamīna daudzums arī nosaka, teiksim, tavu dzīves kvalitāti, tad enerģijas daudzumu, ko, teiksim, es zinu daudz cilvēks, kas sūdzās par nespēku, un patiesībā viens iemesls tikai D vitamīna deficīts absolūts. Teiksim, pilnīgi noteikti, jā. Bet, arī, protams, arī šis te dzels deficīts, un sevišķi, kas varētu būt sievietēm reproduktīvā vecumā vairāk izteikts. Katrā ziņā jau šī te es ļoti ticu laboratorijas izmeklējumiem, jo mēs varam runāt kopumā, ka visiem viss ir pa maz. Nē, kādam varbūt arī nē, bet lai par to mēs spriestu, katrā ziņā jau, protams, ir primāri ģimenes ārsts, kurš tomēr pazīst savu pacientu, kurš var ieteikt. Un runājot par diētas ārstu, varbūt tiešām daudziem tas liekas, tā ir tad parunāšana par svara samazināšanu. Protams, ka nē, ka ne tikai. Jā, mēs varam runāt par profilaksi, par šo te veselīgu uzturu šķīvi, bet diētologam nāks saskarties ar ļoti dažādiem pacientiem, sevišķi tie, kas ārstējās slimnīcā, kur varbūt ir 13 diagnozes, un ir jāatrod nevis pateikt, ko tu nedrīksti, bet kā sakombinēt. Viens piemērs, piemēram, pie svara samazināšanas ļoti labi ir liesa gaļa. Tiešām sātīga. Kāda būtu tā liesā gaļa, ko jūs ieteiktu? Tā, kurai mēs neredzam baltas svītriņas. Piemēram,
parastā karbonāde, ja, cūkas karbonāde, varam teikt, kad ir liesa, kakla karbonāde ir ļoti trekna, lai gan tur tās baltās svītriņas ir, principā tās ir filējas, tas ar aci jau to var redzēt. Vistas gaļa. Protams, noteikti putnu gaļai ir priekšroka, te gan vista, gan tītars, un šobrīd jau mēs varam nopirkt smuki saveidotus gan šķiņķīšus bez ādām. Tā kā, jā, pie podagras, piemēram, kas varētu būt arī pacientam ar metabolo sindromu, ar aptaukošanos, gaļas patēriņš ir stipri jāierobežo. Tas ir tikai kāds viens piemērs, jā, kā varētu teikt, kā dietologam, diētas ārstam vai arī uzturs speciālistam ir jāsaprot, kā tad atrast šo te individualizēto pieeju katram pacientam, izskatot varbūt viņa ēdienkarti, izskatot ēšanas paradumus, ko līdz šim viņš ir ēdis, un saprast, vai ir vai nav vajadzīgas korekcijas. Arī šajā sakarā, ko mēs šodien ar tevi runājam par šīm te gatavošanos ķirurģiskām operācijām. Kā, teiksim, mums ķirurgiem ļoti svarīgs topiks, liekas, ir šķidrums. Jā. Šķidruma balanss. Ja, mēs saviem pacientiem sakām, ka iepriekšējā operācijas dienā noteikti jādzer vismaz 2 litri. Ja. Protams, jāstāsta pacienta svars un augums, ja, bet vismaz 2 litri līdz pat 3 litriem. Kā tu redzi šo? Jā, un tas jau kā tā hidratācija būtu pareizi jāsāk? Jā, un katrā ziņā jau tas nav tikai pirms operācijām. Tie 2 litri jau tas ir tāds, teikšu, tāds optimālais minimums. Te gan būtu atkal, ja mēs gribam kādu ciparu piesaukt, tad ir no 30 līdz pat 50 ml uz kilogramu svāra atkarībā no vecuma, dzimuma, arī fiziskām aktivitātēm, arī temperatūrai, kāds ir ārā, vai ir 27 grādi vai -5. Bet kopumā diezgan bieži esmu saskārusies ar tādu stāstu par to, ja man neslāps, tad man nevajag. Ja? Un es gribētu teikt, ka slāpes jau ir patiesībā ugunsgrēks. Ja? Tas nozīmē, ka ir dzerts par maz. Tāds ļoti vienkāršs paņēmiens, kā to noteikt un ko nosaka arī lielos epidemioloģiskos pētījumos, ir urīna krāsa. Dienas laikā urīns nedrīkst būt ne dzeltens, kur nu vēl tumši dzeltens. Viņam jābūt, ja to var salīdzināt ar tādu, maiga šampaniešu krāsu. Un tiešām esmu saskārusies ar daudziem cilvēkiem, man neslāpst, es negribu, man ir grūti, un sirdī ir lieka slodze. Ja? Protams, ka tas tā nav, jo pie hidrācijas traucējumiem patiesībā mums noteikti ir biezāks asins, kaut vai sākot ar to, un noteikti es domāju, ka arī ķirurgam ir grūtāk strādāt ar šādu pacientu. Tā kā tie 2 litri, es gribētu teikt, noteikti. Un, kāds teiks, varbūt tā, es ēdu ļoti daudz arbūzu, tad varbūt man nevajag 2 litri. Bet atkal arbūzs droši vien nav tā oga, kas jāēd tik ļoti daudz, tur ir ļoti daudz fruktozes. Tā kā primāri, protams, tas ir ūdens. Un daudzreiz iznāk runāt ar saviem pacientiem. Mans tāds jājam zirdziņš, kas gan nav saistībā varbūt ar operācijām, bet pie svara samazināšanas es lūdzu pirms ēšanas izdzert vismaz labāk nevis tādu 2 šādas, bet 1 tādu lielu glāzi. Ja? Un tas reāli palīdz arī samazināt apetīti, un tas noteikti netraucēs, kā kādreiz domā, varbūt gremošana tur palēnināsies. Jā, par ūdeni noteikti. Bet tai pašā laikā ir cilvēki, kuri nopērk ūdeni ar garšu, un kuram liekas, ka tas jau tas pats vien ir. Bet tad atkal mēs skatāmies uz marķējumu, un ja ūdenī ar garšu 100 gramos 4 grami cukura, litrā tie ir 40, ja, un tā ir 2 dienu cukura deva. Jā, tā ir. Un es arī savā praksē pamanīju, ka daudz pats saka, es daudz dzeru. Saku, izmēram. Un tagad sāk mērīt, knapi litrs pāri sanāk, nekas vairāk. Teiksim, un cilvēks domā, ka viņš ļoti daudz šķidrumu patērē. Patiesībā tā tas nav. Un tāpēc es vienmēr saviem pacientiem saku, ka vienmēr vajag pastīties. Paņemat 1 dienu, vienkārši izmērt visu, ko jūs izdzerat. Un arī apēdam, arī, ja mēs gribam paskatīties arī varbūt par šiem te obaltumiem. Un te gan noteikti jāpiezīmē, ka daudz, kad, ja cilvēks pēkšņi palielina izdzērtā ūdeni daudzumu, ļoti jāsako, lai sāls daudzums nav lielāks par 5 grami, jo tad mēs varam sagaidīt tūskainību, kas noteikti arī pie operācijas
nebūtu labi. Un ja jau pa šķidrumiem, tad vismaz 72 stundas pirms operācijas neiesaka lietot nekādu alkoholu. Nu, tās ir 3 dienas, tāpat kā neiesaka smēķēt 3 dienas vismaz, jā, un tiešām padomāt arī, lai ir šis te veselīgais uzturs, bet tas uzsvars tiešām ir uz olbaltumvielām. Ja runā par smēķēšanu, mēs saviem pacientiem sakām, ka 3 mēnešus nedrīkst smēķēt. Ja, jo mēs zinām, ka tā smēķēšana nikotīns iedarbojas asinsvadiem, spazmēja asins, tas nozīmē, ka asins sašaurinās, ja, tas nozīmē, ka ir sliktāk asins, tas nozīmē to, ka ir dzīšanas process sliktāk. Ja, un tās sekas var būt tiešām reizēm drastisks. Tā ir izveidojas audu nekroze, tas nozīmē, ka atmirst audi, ja, un tad mēs dabūjam lielas brūces, kas slikti dzīst, ja, un tad pacients ir nelaimīgs, ķirurgs ir nelaimīgs, tāpēc smēķēšana ļoti nopietna lieta, ko tiešām vajadzētu. Kalvi, par to jārunā noteikti vairāk, jo skaidrs ir, ka vislabāk jau būtu pateikt, kāpēc vispār jāsmēķē, jā, bet ir jau cilvēki, kas tomēr to dara, un attiecīgi tie, kas nāk uz šādām operācijām, kas grib būt skaistāki, jā, ir tad vērts varbūt par to stipri vairāk uzsvert, lai saprastu, ka ne jau tikai ķirurga prasmīgās rokas nodrošinās šo te rezultātu. Tātad pacients primāri pats ir ļoti daudz, ko var darīt. Jā, man liekas, tas tiešām ļoti svarīgi, teiksim, lai pretī sēž izglītots pacients, kurš zina, kas notiks, kā notiks un kas ir jādara, lai būtu labs rezultāts. Jā, un es vienmēr saviem pacientiem saku, ka viena lieta ir manas prasmes, zināšana un ķirurģiskā tehnika, bet otra lieta ir jūsu ķermenis. Ja? Un tur, es diemžēl, daudz iespēju nav kaut kādā veidā ietekmēt. Tāpēc arī es domāju, šis saruna par uzturu, man liekas, ļoti svarīga, jo tādā veidā mēs varam palīdzēt vēl optimizēt stresu, ko rada ķirurģija un sasniegt labus rezultātus. Jā, un kā tev liekas, man šķiet, ka mūsdienās ir dažreiz diezgan grūti noteikt cilvēku vecumu. Jā. Jo manā jaunībā man bija tāds iespējas, ka tā tad ir jauna meitene, skaista meitene, pēc tam jau kaut kur, pēc 30 tas jau vairs nav jauns cilvēks, ap 40 jau pazūd viduklis, un 55 jau tas ir pensijas vecums. Man liekas, mūsdienās viss ir savādāk, daždien tiešām ir grūti pateikt, cik tad ir to gadu. Protams, pateicoties, paldies arī plastikas ķirurgiem, arī kosmetologiem, bet var jau teikt, ka daždien dzirdu, taču nevajag skriet pakaļ tai jaunībai, jānoveco ar godu. Es teikšu, ar godu var arī skaisti novecot. Ja? Tas nenozīmē, ka noteikti nevajag izmantot to, ko varbūt šobrīd medicīna piedāvā. Un, protams, uzturam ir milzīga nozīme. Var jau teikt, ka, protams, ļoti daudz ko nosaka gēni, arī, ja mēs runājam tieši par ādas kvalitāti, bet neapšaubām, jā, uzturam ir milzīga nozīme, ne jau velti tas spārnotais teiciens par to, ka skaistums nāk no iekšām, un tur jau grūti nepiekrist. Bet tā ir, teiksim, man liekas, tas cilvēki tiešām tas foršums nāk no sirds, no dvēseles. Ja? Un man liekas, man patīk, kā viņa antropoloģija teica, viņa teica, ka novecošana ir baigā privilēģija. To nevajag uztvert kā kaut kādu nastu vai slogu. Un man patīk, kā tu pateici, kad var taču novecot tā skaisti. Un tāpēc ar vienam savam pacientiem, kurām es taisu facelifts, piemēram, es saku, mums mērķis nav jums atgriezt vai noņemt 20 gadus no dzīves. Mūsu mērķis jums taisīt svaigu seju. Jo faktiski tas reālais vecums jau mēs neizmainām. Ja? Un ko dot, ja tev ir skaists seja, bet kliba gūža, piemēram? Ja? Jā, vai arī, teiksim, tāda veca domāšana. Jā. Un līdz ar to, teiksim, man liekas, ka tas ir tāds komplekss lietas, un plastiskā ķirurģija jau nav pamata veids, kādā veidā saglabāt jaunību. Man liekas, jaunība saglabājas domāšanā, esot apkārt ar progresīviem cilvēkiem, gaišiem cilvēkiem, domājušiem cilvēkiem, pozitīviem cilvēkiem. Ja? Un kas rada dzīvesprieku, un ja tev tas dzīvesprieks ir, tad arī, teiksim, tā, man liekas, tā novecošana tā atkāpjās, un tad tā noveco. Šeit jau noteikti uzturs iet roku rokā ar fiziskām aktivitātēm, jo var jau ļoti pareizi ēst, bet sēdēt visu dienu pie datora un pēc tam pārnest varbūt savu pēcpuses atvainojas pie televizora. Ļoti svarīgi arī šis te muskuļu stāvoklis, un nevelti mēs šobrīd runājam nevis vienkārši par aptaukošanos, bet par sarkopēnisko, ka varbūt no ārpuses cilvēka... Būtu izskaidro, ko tas nozīmē cilvēkiem. Jā, no ārpuses varbūt cilvēks savas formas nav mainījis uz vecumdienām, bet, ja mēs paskatītos šķērsgriezumā datortomogrāfijā, tad redzētu, ka muskuļu masa ir
ļoti samazinājusies, pretstatā tam šī tauku masa ir palielinājusies. Ja, un to mēs arī saucam par šo sarkopēnisko aptaukošanos. Un muskuļu masas daudzums, tilpums ir absolūti atkarīgs, protams, no mums pašiem. Ja mēs muskuļus netrenējam, ne jau vēl tie stāsti par tiem soļiem. Ik pa brīdim gan ir tādi strīdi, vai tad tur vajag noteikti tos 10,000, varbūt pietiek ar 7,000, bet primāri tās ir kustības. Vienam tā ir peldēšana, citam nūjošana, citam... es neesmu skriešanas piekritēja. Man no jaunības dienām skriet nepatīk, bet pēc iespējas cenšos iet uz sporta zāli, pēc iespējas peldēt, staigāt, kustēties, ja, jo bez kustībām patiesībā šī muskuļu masa kļūst ļoti, ļoti kritiska, zema, un vienā brīdī vienkārši pat varbūt netik vecam cilvēkam viņam nav spēka, ja viņam pietrūk šo te muskuļu. Tā ir patiesībā tas kritiskais vecums, varbūt 40 gadi ir, kad tiešām tas muskuļu masa samazinās un samazinās arī kaulu masa. Jā, protams, un sievietēm izteiktāk tas ir, droši vien saistīts ar hormonālām izmaiņām, vīriešiem tas process ir lēnāks, bet vienalga tas, ko tu saki, kad ja tie muskuļi netiek trenēti, vēl kas ir, teiksim, pētījumi rāda, ka tie pēdējie, ka, teiksim, ļoti svarīgi ir, ko tu jaunībā darīsi, Ja tu uztrenēji savu ķermeni pietiekuši atletisku jaunībā, tad ir vieglāk to masu noturēt. Protams. Nekā, ja, teiksim, no jaunībā nekas nav darīts, un tad, teiksim, 40 gados sākas pusmūža krīze vai kaut kas tam līdzīgs, un tad pēkšņi tagad ar sportu nodarbojas. Un tad, protams, ir daudz grūtāk, bet tas nenozīmē, ka tas nav jādara un ka tas ir neiespējami. Jā, bet par to šobrīd ir jārunā ļoti daudz, jo es negribu atstāt vecas īgnas tādas kundzītas iespaidu, teikt, ka visi jau tagad tikai telefonos, bet tā ir, jo patiesībā šobrīd arī pirmkārt vecākiem jādomā, kā savus mazos bērniņus izkustināt, jo ir tik viegli iedot planšeti, iedot telefonu, un bērns jau 1,5–2 gadu vecumā, viņš jau zina, kā tur ar pirkstiņiem, ko meklēt, un tad primāri, protams, tas ir jauno vecāku uzdevums gan iemācīt mazuli pareizi ēst, lai nav tikai šī komerciālā pārtika, kas ir nopērkama veikalā, sākot ar picām, čipšiem, nagetiem un saldiem. Kā tu skaties vispār to fast food? Briesmīgi. Bet, teiksim, protams, ka bērnam gribās to junk food, to McDonald's, to pizzu, teiksim, kā nodrošināt to balansu, vai es nezinu, jo ar aizliegumu jau neko nevar atrisināt. Jā, tikai atkarīgs no vecākiem. Tātad primāri, ko jaunā māmiņa un tētis, mēs zinām, ka līdz pusgadam ir ekskluzīvā mātes pieniņa barošana, un tālāk pamazām nāk jau šie te kabacītis, ķirbītis un visi šie te dārzenīši. Bet ir jāpieradina pie tā, jo man ir bijusi, es atceros, kādu brīdi atpakaļ viena māmiņa, kurai 3-gadīga meitiņa, viņa saka, ko lai es daru, ka viņa visu laiku gribēja šokolādi. Tad jautājums, kurš tad tai 3-gadīgai meitenītei iemācīja ēst šokolādi? Es negribu teikt, ka es esmu visideālākā mamma, bet mani bērni, mani dēli bērnībā, viņi ļoti ilgi viņi vispār nezināja, kas ir konfekti. Es atceros, mēs vienreiz Āgenskalna tirgo ar vecāko dēliņu ratos braucam, un viena kundze viņam dod, kāds smuks puisīts konfektīti. Viņš tā skatās to konfektu. Viņš nebija tādu dabūjis, viņš arī man atdeva. Ja? Un es atceros, arī dēli nāca no skolas un teica, akal tā tēja tik salda, kāpēc tā tēja tik salda, jo mēs nekad mājās nelikām pie tējas cukuru. Tā ir ļoti, ļoti liela atbildība no vecākiem primāri. Bet, bērns, es jau negribu teikt, ka nekad nevar būt šī te cukurotā limonāde, bet, ja tā ir ikdiena, un ja tas, protams, ir viegli iet veikalā, paņemt limonādi, nedod Dievs vēl ar salmiņu, un tas bērns zobus bojā, lai gan ir dažreiz viedokli, esmu dzirdējis, kas tad tie piena zobi, tie jau nav īstie. Ieradums jau paliek. Jā. Tā kā, primāri tas ir atkarīgs no vecākiem. Un vēl es gribu teikt, pamatā tā ir izglītība. Mēs varam saukt to par veselības pratību, uzturpratību, diemžēl ir zema. Un es esmu ļoti daudz par to arī runājusi arī ar izglītības cilvēkiem. Uzskatu, ka mums tās skolu reformas ir gana labas, bet tad, kad man pirmā kursā es studentiem pajautāju, kas ir veselīgs uzturs, tad zinu, ko viņi atbild?
sabalansēts. Jā. Ļoti skaists vārds. Bet es saku, iedomājieties, ka es tagad aizēju uz veikalu, es dzīvoju mazā lauku ciematā, un es tagad pārdevēju, saku, lūdzu, iedod man visu, lai man viņš tagad būtu sabalansēts. Kas tad man ir jāēd? Burkāni, griķi, es saku, cik daudz? Un viss ar to beidzās. Ja? Bet katrā valstī ir veselīgi uztur ieteikumi, un tie, kas varbūt arī mūs klausās, es saprotu, ka daudziem tas ir zināms kā 2x2, bet paskatieties, iegūglējiet veselīgu uzturu ieteikumu. Latvijā tie ir 13 teikumi, kas pasaka, cik tad, kas ir daudz jāpēd. Un, protams, ka tā nav tāda varbūt abecīte visiem cilvēkiem. Ja, kā jau es teicu, varbūt dažāds skaits, ja, un daudzas, tad, protams, tur var būt korekcijas. Ja mēs parasti sakām vismaz 5 porcijas dārzeņa augļu dienā, piemēram, pacientiem ar nieru mazspēju, tur būs jāseko līdzi gan kālijam, gan fosforam, un tur tā nebūs. Bet tas kopējais, ja, šī uzturpratība ir zema. Ja, un par to tiešām tā mana cerība, ka kādreiz būs vecāki, kas tiešām būs izglītoti šajā jomā. Tālāk jau viņu bērni jau no bērnības būs šādā veidā audzināti, ka mēs iegūsim tādu veselīgāku tautu. Jo ļoti labs piemērs noteikti ir Skandināvijas valsts, kur gadu desmitiem tas tiek jau mācīts un apgūts. Un, ja mēs salīdzinām kaut vai dzīvildzi, kāda ir Zviedrijā, Norvēģijā, ar Latviju, diemžēl atkal. Jā, bet tas ir tāds, man liekas, liels process, garš, ilgs, Protams, to nevar izdarīt vienas paudzes laikā, tās ir 2-3 ticamāk. Bet tas, ko man liekas, ko mēs varam šobrīd darīt, ir, man tā šķiet, mans novērams ir, ka tu jau ar savu piemēru bērnu audzini. Ja tu pats esi, pacēt to junk food vai daudz šokolādes, nebrīnīties, ka bērns to pašu darīs. Protams. Līdz ar to vienīgais fakts, efektīvais veids, kā savus bērnus audzēt ar savu piemēru. Es saviem pacientiem lūdzu skatīt marķējumus, un nevienmēr to var veikalā ar maziem burtiņiem, tur uz saldējuma, brūns papīrīt, zelta burtiņu, tu pat nevar izlasīt. Šajā ziņā nav, manuprāt, ir ļoti labas lielveikalu ķēžu mājaslapas, vienalga vai tas būtu Rimī vai Maksima, kur par katru produktu uzklikšķinot var atrast precīzu sastāvu. Un ja es redzu kādā keksiņā vai cepumā, vai, kā tagad nesaka keksiņš, bet mafins, stabiņu, kur ir 10 rindas ar pārtikas piedevām, kur ir gan aromatizētājs, gan krāsviela, gan stabilizators, emulgators. Man personīgi neceļās roka tādus produktus vispār pirkt. Vai tu piekrīti tādam apgalvojumam, ka veselīgi ēst ir dārgi? Savā ziņā, ņemot vērā, kā pieauga dārzeņu un augļu cenas, tas vairs nav tik lēti, bet jebkurā gadījumā, ja tu pats gatavo, tas vienmēr būs lētāk nekā pasūtīt ēdienu. Man grūti iedomāties, ka es varētu voltus sūtīt uz mājām. Vienmēr ir jārēķinās, ja kāds cits ir pagatavojis to ēdienu, plus vēl PVN, plus vēl elektrības un viss pārējais, protams, tas būs dārgāk. Ja mēs gribam ēst veselīgi, un lai tas nebūtu pārāk dārgi, protams, ir jāgatavo pašam. Te mūžīgais tas stāsts, par to man nav laika, ko jūs te vispār domājat. Jā? Es domāju, ka mūsdienās ir tik ļoti labas ierīces virtuvē, ko var izmantot, sākot ar elektrisko cepeškrāsni, kur atliek vienkārši uzlikt uz panna šo te gaļas gabalu, dārzeņus. Protams, vajadzētu arī pamācīties, kā meistarīgi izmantot garšvielas. Tas nav ne ilgi, ne sarežģīti. Es atceros savus jaunības laikus, ka bija tāda gāzes plīts, kur tur viena puse piedega, otra izkalta. Tie bija citi laiki, bija citas pannas, alumīnija un emaljēti kastrolīši. Šobrīd, sevišķi tad, kad tuvojās Ziemassvētki, es saku, dāviniet savām mammām, jeb varbūt tētis, kas gatavo labu pannu, virtuves kombainu, kas īsā brīdī. Man, piemēram, vakar bija manējie mīļie ciemiņi, dēls ar ģimeni. Patiesībā tas prasa ļoti maz. Man bija balto redīšu salāti. Ko nozīmē? Virtuves kombains viņus sarīvēja 3 minūtēs. Jā, es pielieku nedaudz kādus zaļumiņus, ir labu olīveļu, ir salāti.
Tas viss ir atkarīgs, cik cilvēks pats ir gatavs kaut ko darīt. Bet tā, protams, ir daudz vieglāk pateikt, ka veselīgi ir dārgi, un tāpēc tad es pērku lētos cīsiņus vai, es nezinu, pelmeņus, pusfabrikātus, un tad vienmēr saku, palasat, ja es redzu šīs te cūkādu emulsijas, kas ir lētajās desās, es tā padomāju, vai man vajag tā speciāli tādas cūkādu vistādu emulsijas, mehāniski atdalītu vistu gaļu, un vēl tiešām šīs te garšas pastiprinātāji, šīs te krāsas. Jo ļoti bieži cilvēki nelasa šo informāciju, ir pat pētījumi, kur saka, varbūt tikai tie gan varbūt tādi nedaudz vecāki dati, ka varbūt tikai 7 līdz 10%. Es domāju, ka mūsdienās varbūt vairāk. Sākam ar to, ka izlasam, kas šajā produktā ir, un padomājam, vai tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Jo vislabākie produkti ir tie, kuriem nav marķējuma. Tātad gaļa, zivs, nevis zivs pirkstiņa vai desa, kāposts, burkāns, pēc iespējas vairāk tiešām vietējās izcelsmes, audzētus dārzeņus, augļus, ogas, zaļumus. Un, ja par gaļu runājam, mums jau patiesībā veselīgi uztur ieteikumi saka, ja iet runa par sarkano gaļu, par cūkām, govīm, jēriem, 350 gramu nedēļā, nevis teiks dienā. Kāds skatīs vēl tos par vitamīniem? Man ļoti daudz pacientu prasa, doktor, kāds man vitamīnus dzert, lai man tur viss būtu labi? Man vienmēr atmiņā nāk profesora Purvīša tas teiciens, ka viņš teica, ka vitamīni vajadzīgi vitamīnu ražotājiem. Jo tu pilnvērtīgi ēd, tad vitamīni nav vajadzīgi. Savā ziņā pilnīgi noteikti var piekrist. Bet šeit atkal es gribētu teikt, ka ir arī laboratorijas analīžu paneļi, gan Gulb laboratorijā, gan centrālā laboratorijā, kur arī var noteikt, sākot piemēram ar B12 vitamīnu, ar D vitamīnu, var noteikt minerālu vielas, mēs varam noteikt dzelzi, caur feritīnu. Paskatīties, kā tad tur ir. Iespējams, ka ir cilvēki, kuriem tiešām ir sevišķi iet runa par gremošanas trakta kaitēm, kur ir uzsūkšanās traucējumi. Klasika ir tievā zarna, kas ir galvenais uzsūkšanās, ja varētu teikt tāds uzsūkšanās vieta. Ja, protams, ir slimības, kas kavē šo te uzsūkšanos, dažādas iekaisīgas zarnu slimības, tur būs pavisam cits stāsts. Starp citu arī bariārtrija, kas kļūst ar vien populārāk, tur viens no ieteikumiem visu mūžu jālieto uzturbagātinātāji. Protams, atkarībā no operācijas veida, vai tas ir bypass, vai tas ir slīvs. Bet, ja mēs tā skatāmies nosacīt uz veselu cilvēku, un ja viņš ēd daudzveidīgi, tad noteikti nav tā, ka pavasarī uzreiz uz aptieku pēc vitamīnu kompleksiem, pēc uzturbagātinātājiem. Un dar ieklausīties arī, ko es bieži dzirdu, ko profesori Tolmani, kas ir hepatologs, saka, ka mēs varam sabojāt aknu ne tikai ar alkoholu, mēs varam sabojāt ar šiem te nemākulīgi lietotajiem uzturbagātinātājiem. Tas pēdējais pētījums parādīja, ka 30%, ka trešais biežākais cēlonis aknu cirozei ir tieši nepareizi uzturbagātinātā lietošana. Un daudzreiz cilvēki varbūt sevišķi sievietes, kur tad nagiem viens, matiem otrs, imunitātei trešais, un pat īsti nesaprotot, kā tas var kombinēties, kas notiek tur. Bet tiem uzturbagātinātājiem tā problēma ir tāda, ka viņiem nav veikti pietiekoši pētījumi. Viņiem praktiski nav to jo viņiem nav pētīt. prasība to darīt, līdz ar to viņi taupa izmaksas un tādā veidā tikai visi iegulda reklāmā. Un tad neviens īsti nezina, kādas ilgstošas sekas viņi atstāja. Jo uzturbagātinātājs pēc definīcijas ir pārtika. Jā. Un praktiski var teikt, ka nav šo te. Un sevišķi, ja cilvēks izdomā, ka viņam vajag gan to, viņš ir īpaši, es esmu pret varbūt uzturbagātinātāju izplatītājiem, kas tiešām tirgo šos preparātus, stāstot par veiksmes stāstiem sev un kaimiņam, bet tas jau mūsdienās vairs nepietiek. Man gribētu zināt, vai 10,000 kaimiņiem arī viss bija labi. Un kāda bija šī te iespējamās blaknes, tā kā ar to tiešām būtu jāuzmanās. Bet es gribu teikt, ka man ir arī tāda pamatīga lekcija video veidot arī e-vizita platformai tieši par šīm te deficītiem, par trūkumiem, ka būtībā tie deficīti var būt, un sevišķi cilvēki no sociāli nelabvēlīgas vidas, ar maziem ienākumiem, ar kaitīgiem ieradumiem,
kuriem tiešām vajadzētu, kaut vai, piemēram, alkoholiķim klasika ir B1 vitamīns, kas trūks smēķētājiem, C vitamīns, bet šie kā reiz jau nav tie galvenie aptiekas apmeklētāji. Ja? Pārsvarā tie ir cilvēki ar labiem ienākumiem, kuriem liekas, ka vēl vajag uzlabot. Ja? Un tāpēc atkal es gribētu teikt, ka šeit ir būt ļoti svarīgi arī varbūt konsultācija ar diētas ārstu, lai saprastu, tad tiešām vajag. Vai, piemēram, šis D vitamīns, mēs paskatāmies, pārbaudām, ir deficīts, lietojam. Būtu atkal jāsaprot arī precīzi, cik tad tā deva, ja? jo cilvēks ir tuklāks, jo viņam lielāka deva ir nepieciešama. Tas pats varētu būt arī par omega-3, jo nav tā, ka šī taukskābe visiem profilaktiski jālieto, jo ir arī pierādīts pie kardiovaskulārām slimībām, tā primārā profilaks īsti neko nedod, drīzāk tad pie sekundārās, kad jau ir šī slimība. Un atkal ir svarīgi, cik tad liela tā deva. Ja? Varbūt, ka cilvēks pats lieto tik mazu devu, kad atkal nav nekāda jēga no tā. Tā kā šeit ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, ja, kurus varbūt cilvēkam, kuram nav šī medicīniskā izglītība un ar specializāciju tieši dietoloģijā, uzturterapijā, pašam pietrūkst varbūt atbilžu. Būtu labi, ka nenodarbotos pašārstēšanos, bet tiešām konsultētos speciālisti, kas pasaka tieši tā, kā to vajag, un tad tas rezultāts ir. Jo, ejot tālāk pie nākamā saruna, kas varētu būt, mums ir, teiksim, pacienti, kuri ir ļoti fiziski aktīvi, piemēram, ja, un nevar tikt no liekā svara vaļā, teiksim, un tad kā tu redzi? Protams, ka es pieļauju domu, ka tur spēlē lomu arī sievietes menopauze, kad ir hormonu visi disbalans un tā tālāk, teiksim, bet kā tu redzi, teiksim, kas būtu sieviete, kas fiziski aktīva un grib atkal atgūt, teiksim, sakārtot savu dzīvi, sakārtot savu ķermeni, justies labi, ko darīt viņai, jo tas pamatā stāsts ir tāds, es daudz nēdu, es ļoti daudz sportoju, bet pie 80 kg man apstājās svars, un es nevaru dabūt, man būtu ideāli, es varētu vēl 5-7 kg dabūt, būtu viss super, ja? bet man nesanāk. Jā, runājot par šo te, skaidrs, ka mēs runājam par enerģiju. Un lai vai kā mēs nosaukt diētas, tagad modē ir tauku diētas, keto diētas, tagad modē ir pārtrauktā gavēšana, un tās diēta modas nāk un iet. Bet visu jau nosaka patīk vai ne enerģijas deficīts. Un uzreiz ir arī, gribās teikt, labi viena lieta, protams, ir perimenopauze, menopauze, kas sievietēm. Bet cilvēks būtībā līdz 20 gadu vecumam, tad tā pamatvielmaiņa ir visaugstākā. Sevišķi tā ir augsta pusauģu gados, tad, kad es atceros, ka man jaunākais dēls pavasarī bija viena izmēra centimetros, un rudenī tie bija plus 15 centimetri nākuši klāt. Ja? Tātad tas ir milzīgs enerģijas daudzums, kas ir vajadzīgs. Pēc 20 gadiem pārsvarā jau neviens vairs garumā neaug, un attiecīgi ir pat pētījumi, kas rāda, ka katru 10 gadi, kopš mēs paliekam vecāki, mēs kaut kāds mīnus 150 kilokalorijas mums vajag mazāk, kas attiecīgi 50-60 gados jau ir mīnus 600. Es zinu, ka cilvēkiem nepatīk runāt vispār par šo te kilokaloriju, ka tas ir, un tā skaitīšana ir bezjēdzīga, un tas ir novecojis, un tas ir, nav vairs moderni. Bet ja mēs to nesapratīsim, cik tad mums katrs produkts ko dod, un nesapratīsim, cik tad mēs varam arī iztērēt, tad ir stāsts, vai tad mēs mazāk enerģijas apēdam, vai vairāk tērējam. Bet ar tērēšanu ir ļoti viegli trenažieru zālē apskatīties. Ja es, piemēram, 40-50 minūtes uz velo trenažiera minos, attiecīgi ar to slodzi, lai man būtu puls atbilstoši vecumam, 70% no maksimālā, tad tās ir 200 kilokalorijas, 220. Tas ir tas pats, kas viens liels ābols. Un tad dažreiz liekas, es tā sportoju, bet es pēc tam apēdu 2 ābolus un paldies, jo es to enerģiju esmu atkal apēdusi. Ja? Tāpēc atkal es gribētu atgriezties pie šīs te uzturpratības un veselības pratības, ka šie te principi ir jāsaprot. Ja? Kad arī, kā es minēju, man bija viena pacienta, kurai bija ieteikta arbūzu diēta, ar sākuma svaru 120 kg, kur visu nedēļu ēda tikai arbūzus.
Un svars absolūti nemainījās, jo riktīgi fruktoze un cukurs, lai gan liekas, tāds čurājamais, atvainojos, auglis. Tā kā šie te principi ir jāzina, un kā es teicu, tās diētas tiešām kādas tikai nav bijušas modē, un ir dažas absolūti varbūt izcili stulbas, dažādas monodiētas, kur viens produkts jāēd tur, un vai, ļoti, ļoti daudz. Faktiski jau tas stāsts par balansu, ko mēs apēdam, ko mēs sadedzinam. Jā, tieši tas, kas tiešām cilvēkiem jāsaprot, ka tā kā teica, jo vecāks tu paliec, jo vielmaiņa paliek lēnāka, un tev vairāk jānodedzina. Tā problēma, protams, ir arī tas, ka mēs bieži vien domājam, ka mūsu fiziskā aktivitāte ir, tā kā teica, ļoti daudz kalorijas nodedzina. Patiesībā tā nav. Un, ja teiksim, pieiet, un tāpēc mēs arī likām uzsver to, ka zinātniski pamatot pieeja savam ķermenim. Ja mēs saskaitām kalorijas, ko mēs apēdam un ko mēs nodedzinām, tā bilance vienalga mums nav pozitīva. Viņa vienalga ir, ja mums plusā nāk kalorijas. Teiksim. Jā, bija savulaik BBC tāda ļoti laba dokumentāla filma The Truth About Calories, patiesība par kalorijām, bet vairāk viņa kaut kā es neatrodu. Tur bija arī viens žurnālists, kas bija reizes arī pētnieks, būtībā bija dienas garumā dokumentējis pilnīgi visu apēsto, un pēc tam arī iztērēto. Un viņš strādāja laboratorijā, kur viņam bija uz 3. stāvu jākāp ar kājām, viņš brauca ar divriteni un ārkārtīgi kustīgs, jauns vīrietis. Un tad viņam pietika aiziet ar draugu vienu vakaru uz krodziņu, izdzert tur vienu alus kausu un vēl kaut ko, un viņam uzreiz jau bija tāds plusā, bet tai pašā laikā viņš bija ārkārtīgi fiziski aktīvs. Un te es gribētu teikt, lai kā nepatīk tas vārds tā kilokalorija, un kāpēc man jāskaita un kāpēc man jāsaprot, ir jāsaprot. Ja mēs, piemēram, paskatāmies jau par šo te aizsākto stāstu par fast food, viens tāds mega burgeris ir par 1000 kilokalorijām. Ja? Lai cilvēks saprastu, apmēram noskrienot maratonu, cilvēks atzina 2000 ar kapeikām, 200-2100 kalorijas, teiksim. Tas ir, Jā. Un, labi, par burgeri visiem tā kā skaidrs, ka tas, varbūt nav no tā veselīgākā saraksta. Kaut vai augļi, kaut vai plūmju laiks, vai stāvam zem koka, ēdam plūmus, viss jau ir ļoti labi, bet tas arī ir augļu cukurs. Un vēl trakāk, ja tas ir koncentrētas sulas, un pat ja tā ir mūsu pašu abolīša spiestā sula, un cits stāst, es pa ziemu izdzeru 300 litru savu abolīšu sulu. Kurš tavuprāt šķirums ir visveselīgākais? Labi, ūdens, bet, teiksim, tējas, cilvēks saka, es ūdeni daudz nevaru iedzert. Jā, pirmkārt, ūdeni var uzlabot. Ūdenim var pielikt, klasika, protams, ir citrons, var pielikt piparmētru lapiņas, var piebērt ogas, var sagriezt gurķi, meloni, un jau tas izskatīsies savādāk, skaistāk, un būs arī nedaudz tāda garša. Par tējām runājot noteikti bet te būtu jāskatās, ka tas ieteikums ir nevienu tēju, pat ja tā ir veselīgā zaļā tēja, nelietot mēnešiem, gadiem un lielos daudzumos, tas var kaitēt, ka būtu labi, ja tās tējas būtu dažādas, un šeit būtu arī jāskatās, ka varbūt augu tējas noteikti vakarā būs labāk nekā viena stipra zaļa vai melna tēja, kur ir gana daudz kofeīna, cilvēks vienkārši, es, piemēram, vakarā nevaru dzert nekad ne melnu, ne zaļu tēju, vienkārši nenāks miegs. Bet tējas noteikti varētu būt, un sevišķi vasarā laukos, kur ir pieejami gan liepziedi, gan kumelītes, gan vīgriezes, gan arī būtu jāpaskatās, jo arī tējām ir ārstnieciska ietekme, un varbūt jāskatās, varbūt arī tās koncentrācijas, tas nav gluži tas pats, kas ūdens. Par kafiju, par kafiju ļoti daudz labu vārdu. Stāsts ir par 4 krūzītēm dienā, ko šobrīd arī Ko mēs saprotam ar 4 krūzītēm? Tās espresso, būtu parastā melnā? Būtībā, ja mēs paņemam espresso vai kapučīno, tad kapučīno ir tāds pats espresso, kur pielikts saputots piens. Bet kopumā tā ir viena tāda normāla 200 ml kafijas krūze, tas nebūs 200 ml espresso.
Un šeit ir šobrīd ļoti daudz pozitīvu profilaktisku efektu saistībā ar 2. tipa diabētu, taukainu aknu, podagru, bet atkal būs cilvēki, kuriem varbūt jāuzmanās, tās būs topošās māmiņas grūtniecības laikā, jā, šeit noteikti jāsamazina ir. Saprotam lieta arī bērniem, tas nebūs, jā, šīs te 4 krūzītes, bet tā... Cik tev, kas tas liekas, kur tev vairs nav bērns? No dietologa viedokļa, dietas ārsta viedokļa? Tur arī dažreiz... Tas ir vecums, augums, svars? Pirmkārt, tas ir vecums, proteikti, jo augums un svars var būt ļoti dažāds, arī slikti jau teikt, bet bērnu slimnīcā ir bērnu virsvaru programma, kur ir bērni ar 160 kg svaru. Te dažreiz pat parādās arī pētījumos, tā kā es esmu programmu direktoru un strādājam gan ar maģistra bakalaura darbiem, kā pārsvarā tie ir 18 gadi, jā, bet šur tur parādās, kāpēc arī varbūt tie 19, bet teiksim tā ir skola, kamēr tas skolnieks, jā, un tā ir vidusskola, tad mēs nosacīti runājam par šo te bērnu, jā. Lai gan saprotam lieta, milzīga starpība starp 2-gadīgu bērniņu, jā, un tādu 12. klases skolnieku, jā. Tā kā šeit būs noteikti tā starpība. Kas drīzāk varbūt skolnieku vecumā varētu būt ārkārtīgi kritizējams produkts ir šie enerģijas dzērieni, kas nav noslēpums, ka bērni lieto, un šeit tiešām tie efekti var būt daudz kaitīgāk nekā vienkārši, ja tā būtu kafija. Jā, tā kā par to jādomā. Jā, un par pārējiem dzērieniem, tie tad būtībā ir, ja mēs tēju un kafiju dzeram bez cukura, tad var teikt arī praktiski tur kaloriju nav. Jā, jo ir gan man bijuši kādreiz pacienti, kas pieraksta kafiju izdzer tur 400 gramu, un tad tur ir nezinu cik tur kilo kalorijas. Tas ir tad, ja apēd tās kafijas pupiņas, ko mēs parasti nedaram. Bet, protams, ka šos dzērienus var ļoti, es gribētu teikt, sabojāt ar cukuriņu. Ja? Un vēlreiz gribu atkārtot šo te ciparu zināšanai pieaugšam cilvēkam, tie ir 25 grami dienā, ne vairāk. Ar piebildi, ja tas tiešām nav maratonu skrējējs, tad pavisam cits. Tie ir 5% no dienas enerģijas. Un gribētos atkal atgādināt par šiem te marķējumiem, jo skaidrs, ka mēs saprotam, ka konfekte ir cukurs, šokolāde ir cukurs, kūka ir cukurs. Bet tik populārās dažādas mērcītes, barbekju mērces, kečupi, kas daždien liekas, kā var būt tik daudz cukura. Ja? Noteikti jaunām māmiņām, kurām varbūt joprojām kādai liekas, ka brokastu pārslas ar jogurtu saldu brokastīs ir ļoti labi. Sēdiens. Jā, tad tajā porcijā tur var saskaitīt drausmīgi daudz cukuru. Tāpēc daudz cukuru, man liekas, arī pusfabrikātos daudzos, teiksim. Jā, tas, ko stomatologi saka, bērnu zobārsts, saka, ka tā problēma nav tikai konfektēs, kāpēc tie zobi ir tik slikti bērniem. Bet tas, ka visāds, kā saka, ātrās ēstuves tiek izmantots kā barošanās vieta un junk foods un viss fast food un viss. Jā, un arī tajos fast foodos, protams, ir arī jādomā, kāda tur tā tauka kvalitāte. Jā. Jo viss jau cena ietekmē, teiksim, ja tu vēl līdz ar to viņi cenšas maksimāli lētas. Protams. Un it kā jau viss to zina, bet atkal es gribētu teikt, tā ir vecāku atbildība, jā, jo tad jau, kad bērns sāk iet skolā, kad viņam ir savu kabatas naudiņa, ir jāmēģina tomēr kaut cik nokontrolēt un saprast. Un pat, ja bērns nopirks tos saldumus, neesmu redzējis, ka bērni veikalā pērka mizotus burkānus. Godavārds neesmu redzējis. Bet tad tomēr ir tas līdzsvars, ka viņš atnāk mājās un ka tur viņi nevis sagaida cepti pelmeņi lēti vai cīsiņi ar kečupu, bet vismaz kādi dārzeņu salāti, jā, un varbūt neliels, bet kvalitatīvs gaļas gabaliņš, olas galu galā. Jā. Tā kā atkal primāri tie, protams, ir vecāki, jo projām sabiedrībā pastāv tāds viedoklis, ko jūs kritizējat to cilvēku, ka viņš ir aptaukojies, viņš varbūt ir slims, jā, un tāpēc tas tā ir.
Un, ja mēs skatāmies no 100% aptaukošanās, tad, protams, kā 2% ir reāls endokrinoloģisks problēmas saistībā ar virsnieriem, hipotalamu, hipofīzi, vairogdziedzeri, bet tas patiešām ir, protams, iedzimtās gēnu slimības, kur šie te poligēnie sindromiskie traucējumi, bet tādi ir ļoti procentuāli maz. Protams, pārsvarā tas ir dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids, jā, par maz kustību, par daudz ēdienu. Un, tāds viens no klasiskiem piemēriem ir, manā jaunībā nevarēja iedomāties, ka benzīna tankā kāds stāvēs un ēdīs karstu desu un piedzers karameļu kafiju. Jā. Šobrīd benzīna tanki ir kļuvuši par tādu ļoti ierastu kafejnīcu tīklu. Jā. Vēl viens jautājums, ir ļoti daudz manas pacients. Viņas ir labklājīgas, sievietes, kurām ir panākumi, gan privātā dzīvē. Manas pārsvarā manas sievietes ir vismaz 2 bērnu mammas, jā, pat 3, pat 4 bērnu mammas. Un dzīvē realizējušās sievietes, kas tiešām tagad viņas grib pievērsties sev, bērni ir izauguši. Bet, protams, viens tāds kutelīgs jautājums ir alkohols. Un, protams, kad mēs bieži vien šobrīd jau dzīvē uztveram glāzi vīna, kā tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa, tāda dzīves baudīšana. Kā tu skaties vīna lietošanu vai vispār alkohola lietošanu pirmsaprāts laikā, pēcsaprāts laikā? Jau skaidrs, ka tā ir dzīves baudīšana zināmā mērā, gan ēdiens, gan gards laba vīna glāze. Ja? Bet kāds ir tavs redzējums par šo jautājumu? Šeit ir tas atslēgas vārds mērenība. Skaidrs, ka tad, kad mēs sākām vispār runāt par šo te vīnu kultūru, kad parādījās vīnu someljē, kad parādījās kurses ar savu laiku, esmu gājusi kursos un mēs pārņēmām varbūt šo te rietumu piemēru, bet mēs esam aizgājuši par tālu tajā, ka mēs neatceramies par šīm te alkohola devām, jā, kas būtībā sievietei tie ir 150 ml vīna. Un ņemot vērā, ka šobrīd ir ļoti skaistas rīdela glāzes un bieži vien tur tilpums ir 500 ml un pat 750, un tad ir skaisti šī te vīna glāze, un tad saka, es tikai vienu vīna glāzi, bet tur nav tie 150, jā, un tieši par mērenību, un manuprāt arī tas, ka ir tik daudz šobrīd varbūt arī dažādi kokteļi, jā, mojito vai Aperol Spritz, bet no otras puses gribu teikt, ka pieaug tā kustība, kā ir moderni arī nelietot alkoholu. Un ne jau velti ir pieaudzis ļoti piedāvājums dažādiem bezalkoholiskiem dzērieniem. Es ik pa brīdim arī izmantoju, un patiesībā, kaut vai, piemēram, bezalkoholisks alus. Varētu teikt, ka, kas tad tas par alu, bet būtībā, ja patīk šī te rūgtā apiņu garša, patīk tā puta augstā, lai gan ir, protams, narkologi teiks, ka alkoholiķiem nevajag piedāvāt bezalkoholisku, bet cilvēks, kas vienkārši grib samazināt alkohola patēriņu, un ja mēs kaut vai Jāņos paskatāmies, cik plaši ir piedāvājums un cik tie ali tiešām ir garšīgi, kad, jā, tas ir tāds tā kā pieredums, tradīcijas, kad ir vasarā šis te augstais alus, sākt ar to, ka tiešām ir šis te bezalkoholiskais, ko var izmēģināt. Par bezalkoholiskiem vīniem gan es esmu izmēģinājis visus, es teikšu, man nedaudz žēl tērēt to naudu, ja, par to, kas, tā kā, man ne, ja. Bet par to tiešām ir jādomā, un arī sieviešu vidū pieaug šis te alkohola patēriņš. Un ne jau uzreiz visām dāmām to var redzēt, kad ir, zili asinsvadi un uzburbis deguns, protams, ka nē, jā. Bet tā ir problēma, un problēma jau sākās varbūt jauniešu vidū, kad sāk ar tādiem it kā nevainīgiem kokteilīšiem. Es saredzu patiesībā diezgan nežēlīgu akcijas nodokļa pieaugumu, tāpat kā es to saredzu, kā arī cukurotiem dzērieniem, jo no vienas puses it kā nav ļoti lēti, bet joprojām salīdzinoši lēti, kāpēc bērns var nopirkt 2-litrīgu cukurūdeni, tai cenai būtu jābūt lielākai. Un tieši tas pats, es domāju, arī par alkoholu. Mēs zinām, ka alkohola tirdzniecības ierobežojumi
būs. Bet kopumā tā ir ļoti liela problēma. Un, ja mēs arī paskatāmies filmu repertuāru, jā, tur gandrīz vairs nav filmas, kurās tas ir gandrīz tā kā tāda dzīves norma. Jā, un visi mēs varam teikt, jā, ir jānoņem stress un tam līdzīgi, bet mērenība. Un ja to var izdarīt tiešām ļoti mēreni, tad jau visdrīzāk tas sliktums nav tik liels. Bet, jā. Kāds skaties dzērieniem, kas saucās zero kolu, piemēram? Katrā ziņā vispār šie bezcukura produkti, ja mēs runājam par jo viņi tiek marķetēti kā veselīgs dzēriens. Jā, bet arī vispār ne tikai zero kola, ir jau arī produkti, kur izmantot saldinātāji. Uzskata, ka ar lieko svaru un aptaukošanās, ka tur tā saistība ir ļoti maza, ka vienalga cilvēks neatrod no šīs saldās garšas. Bet no otras puses, ja es par sevi, es arī varbūt 5 reizes gadā es arī nopērku, bet nevis zero kolu, bet drīzāk varbūt kaut kādu zero fantu vai zero toniku. Savā ziņā tas noteikti nav slikti. Kādreiz, varbūt, ja arī grib kādu kokteili. Man mājās arī ir eritritols, kas ir cukura aizvietotājs, par kuru es neesmu atradusi sliktus pierādījumus un pētījumus. Bet atkal, protams, tas ir viss, cik lielās devās. Ja? Es pavisam nesen taisīju mājās kabaču ikrus, man uz terases izauga milzīgi kabači. Un es domāju, kāpēc ne, es varu cukuru vietā pielikt arī šo eritritolu. Tā kā to var izmantot, bet tas nav tāds kā sauklis, ka tagad visu cukuru aizvietotājus gan dzērienos, gan ievārījumos, gan visur, kur citur, atkal gribētos teikt tā mērenība. Bet visādi citādi, ja mēs tomēr paskatāmies uz 2-litrīgu limonādi, kur vidēji 100 gramos ir 10 grami, tātad tas ir 200 grami cukura 2 litru pudelē. Un tādam mazam bērnam tā būtu pusmēneša cukura deva. Un tad, tā kā kādreiz kolu tirgoja aptiekās, tad droši vien pat teikarotēji un pēc tam mazgāt zobus. Es gribēju jautāt, jo praksē bieži vien, nebieži, bet gadās gadījumi, ka tiešām, kad tu redzi, ka tas atlapšanas periods nenotiek tā, kā tam vajadzētu. Un tad ir jautājums, vai izdodas pacientu pieķert tajā grēkā vai neizdodas. Ja? Un tās divas lielākās lietas, ko es redzēju, tā ir smēķēšana, protams. Ja? Man bija viena pacienta pēc facelifta, kurai brūces nedzied, man liekas, kāpēc it kā dzīst, bet ļoti lēni dzīst. Ja? Un tad viņa atzinās, ka viņa uztraukumā vai nekā, bet viņa uzsmēķē. Ja? Tas, protams, ietekmē rezultātu. Ja? Tāpat tas ar alkoholu. Es savām pacientiem vienmēr saku, ka nevajadzētu lietot alkoholu vismaz nedēļu pirms, ja, un kaut kādas pāris dienas pēc. Es zinu, ka ir kolēģi, kas saka, glāzi vīna var jau iedzert. Ja. Kā tu skaties uz šo? Es gribēju teikt, ka tā glāze vīna kaut kā parauj to iespēju, un ka tomēr pēc tās vienas varbūt aiziet tā otra. Jo alkohols jau arī ļoti veicina apetīti. Ja? Un ja cilvēkam, ja viņš tiešām ir tā, ka viņš to vienu glāzi izdzers un pilnīgi noteikti vairāk ne, bet biežāk jau tas tā nav. Mūsu kultūra īsti tāda ir, ka tā, es nezinu, vai tas ir padomju mantojums vai kas, ja mēs dzeram, tad mēs dzeram. Ja tas nav tā, ka mēs vienkārši baudam. Jā, un es domāju, arī tas padomu mantojums joprojām izpaužās viesnīcās, all inclusive, kur cilvēks vienkārši apēd nereāli daudz ēdienu, pie reizes varbūt arī nemaz visu neapēd, atstāj uz šķīviem. Un tas, manuprāt, ir briesmīgi, ka laikam kaut kas tad nāk no tā, kad kādreiz nekā nebija, tagad viss ir, un vai tiešām tas viss tad ir jāpēd un jāizcer. Es tomēr domāju, ka šeit ķirurgs ir tas, kurš pasaka, ja jūs gribat labu rezultātu, jūs nedrīkstat lietot pirms vismaz nedēļu, vismaz nedēļu pēc. Un tālāk jau, ja ir kādas komplikācijas, tad jūs esat pats vainīgs pie tā, pati vainīgi. Ja? Tā kā šeit es noteikti domāju, ka nevajadzētu teikt, vienu vīna glāzi jau var. Ja? Tāpat arī par šo smēķēšanu pateikt. Ja jūs gribat labu rezultātu, tad jūs nedrīkstat. Man liekas, ka kultūrā ir tas, ka mēs diemžēl nespējam aprobežot ar vienu. Tas, ko teica, ka tā ir kaut kāda
nabadzības mantojums, kas, teiksim, ir tagad iespējams, pēkšņi. Jā. Jo man viena maģistrante rakstīja darbu par zobu karies un bērniem, un ir zināms, ka parasti izvēlās šo te grupu 12-gadīgs bērns, un tad skatās, cik ir karies tad Latvijā. Es nepateikšu šobrīd, lai stomatologi man piedod, bet gāja runa, ka tie varētu būt pat līdz 3 zobi, un kur, piemēram, Skandināvijā varbūt tur 0,1. Un arī šī studenta, tad, kad pētīja šo te literatūras apskatu, rakstīja par šiem te zviedru tradīcijām, ka tur bērniem cukurotus produktus atļauj ēst tikai brīvdienās. Un tad uzreiz mums varētu rasties tas jautājums, kurš tad to kontrolēs un kurš tad to skatīsies. Ja? Bet tā apziņa, ja, ka tā ir un ka tā tam ir jābūt. Un mums, manuprāt, man liekas, tas atslēgas vārds dzīvesveids. Jā. Ja tu dari kaut ko tādās, kā saka, akciju veidā, tagad es notievēšu, tagad es sportošu, ja, tad tas īsti tā, man liekas, nestrādā. Bet tas rezultāts, ja tas tiešām tu maini savu dzīvesveidu, attieksmi pret lietām, par to, ko tu ēd, ko tu dari, ko tu dzer. Un par tūskainību noteikti šeit viennozīmīgi sāls, ja, jo es visiem saviem pacientiem arī tā kārtīgi ar īkšķi iespiežu apakšstilbā pret kaulu, ja, un tur gandrīz vienmēr atrodās šo te bedrīti, ja, tātad to tūskainību, un tad bieži cilvēki saka, jā, es nemaz nezināju, ka tas tā ir. Ļoti, ļoti jāpārskata sāls. Un atkal es par to pašu marķējumu, tātad, ja mēs skatāmies uz marķējumu, ja mēs redzam, ka kādā produktā 100 gramos ir 1,5 un vairāk grami sāls, tas ir ļoti sāļš. Nav jau noslēpums, ka ir produkti, kuros ir 4 grami, kuros kaut vai, piemēram, tik foršais zilais sieriņš vai kūpināta skumbrija. Tātad ir jāsaprot, ja tajā dienā tu ēd to kūpināto skumbriju, tad varbūt citam nekam vairs nav sāls. Jo sāls patēriņš Latvijā no datiem, ko institūts Biors savu laiku veids kādus gadus atpakaļ, es tad precīzi nepateikšu pa vecumu grupām vīriešiem, sievietēm, bet tur tas svārstījās no 9 līdz pat kaut kādu 13, pat 15 gramu dienā. 5 grami ir tā augstākā norma. Jā, tā kā tas šķidrums un, ja droši vien vēl karsts laiks, varbūt vasarā šī operācija, un ir šis te sāļais ēdiens, kas noteikti to tūskainību var veicināt. Mīļās pacients un pacienti, ja? Sāls ir atslēgas vārds tūskai. Jā, tieši nātrijs, jā, un ir vērts arī apstīties, ir atsevišķi minerālu ūdeņi, jā, kuros ir minerālu ūdeņi, kuros ir cukurs, pareizāk sakot, ūdeņi ar garšu, un ir minerālu ūdeņi, kur ir augsts nātrija saturs, un tātad šādus ūdeņus arī nevar dzert 2 litri, kā mēs te runājam par tiem daudzumiem. Ja? Reāli, kā mēs smuki no ķirurģijas aizgājām par dzīvesveidu, un man liekas, šis saruna tiešām bija ļoti interesanti. Vismaz man bija ļoti interesanti. Paldies, ka atnāci. Un es ceru, ka šī nav pēdējā mūsu saruna. Paldies, Lās. Paldies par uzaicinājumu, jā, un es arī vēl vairāk sevī šo te pārliecību ieguvu, ka tiešām ķirurgam ar dietologu ir jāsadarbojas vairāk. Jā, tā kā uz sadarbību. Uz sadarbību. Paldies, Lās.